Labdien! Esiet sveicināti šajā žurnāla ir raidieraksts Šķiltava spēcizlaidumā, kas veltīts tiem nestabilajiem laikiem, kuros mēs dzīvojam. Latvijas valdības skrišana ir sajaukus politiskās kārtas un ir grūti prognozējamas oktobrī gaidāmo vēlēšanu iznākums, gan arī valdība, kur varētu tikt izveidota pēc šīm vēlēšanām. Savulaik transatlantiskās alianses stūrakmens, Amerikas Savienotās valstis, ir kļuvusi par spriedzes avotu. Prezidents Trumps draud atņemt sabiedrotiem teritorijas, un viņa administrācijas pārstāvji atklāti apšauba Eiropas Savienību un tās vērtības. Tomēr, kā jau vienmēr, ir arī tie, kam šķiet izdevīgi vairot neskaidrību un jukas un tās izmantot, lai tiktu pie varas. Vairākās kaimiņu valstīs piedzīvots milzīgs atbalsta pieaugums līdz šim mazpazīstamiem, radikāliem politiskiem spēkiem, kuru popularitāti strauji vairo viņu spējas agresīvi izmantot sociālos mēdījus. Arī Latvijā Trumpa vietējie atbrīnotāji un atdarinātāji, kuri jau ieguvuši iesauku Trumpampiņi, paldies Aivaram par šo jaunu vārdu, mēs priecājamies par to, viņi atdarina Trumpa politisko taktiku. Un ir divas stratēģijas, kuras ir sevišķi svarīgas un par kurām mēs runāsim šo pēcpusdienu. Viena ir esošā politiskā pēdiņās režīma noliegums, un otrs ir asi uzbrukumi tradicionālajiem mēdījiem. Šajā raidierakstu Šķiltavas spēcizlaidumā centīsimies atbildēt uz jautājumiem, cik šīs stratēģijas Latvijā ir izplatītas un iedarbīgas, kāpēc tās tiek izmantotas un kā uz tām reaģēt. Panelī esam 4 cilvēki, kas savu profesionālo dzīvi pavada vērojot šos smutuļojošos politiskos ūdeņus, kuri dažkārt arī met šļakatas mūsu virzienā, un tāpēc ļoti priecājos, ka varēsim kopā par tiem parunāt. Man tieši pa labi ir Evita Puriņa, bijusī mūsu visu kolēģi dienās savulaik, kad tas vēl bija neatkarīgs izdevums, bet tagad redaktore Rečeka, kas pārbauda politiķu izteicienus un līdz ar to izpelnās viņu diezgan asas replikas bieži vien. Nelija Ločmele, žurnāla ir galvenā redaktore, un Aivars Ozoliņš, žurnāla ir komentētājs, un es, Pauls Rauceps, arī žurnāla ir komentētājs. Nu ko, šķiļam! Mēs sāksim sarunu ar diskusiju, paldies par aplausiem, tiešām priecājamies jūs redzēt tik kuplā skaitā, bet mēs sāksim sarunu ar diskusiju par uzbrukumiem pēdiņās režīmam. Un vispirms es gribu dot skatītājiem iespēju izmantot Slido. Es tagad skatīšos, vajadzētu parādīties QR kodam, ko jūs varat izmantot balsojumam. Un mums interesē, kas jūsuprāt būs svarīgākais jautājums šajās Saeimas vēlēšanās. Jūs varat atvērt šo lapu un ierakstīt 1, 2, 3, nerakstiet pārāk garu vesels rindkops, bet vienkārši 1, 2 vai 3 vārdus, kas jūsuprāt būs svarīgākais jautājums šajās Saeimas vēlēšanās, kas notiks 3. oktobrī, un sāks veidoties vārdu mākonis, un mēs redzēsim, kas jums liekas, kas nodarbina jūsu prātus šobrīd. Izmantosim pūļu gudrību, tā teikt. Bet es arī gribu piebilst, ka diskusijas laikā būs ar Slido starpniecību iespēja uzdot jautājumus, kurus, ja būs iespējams, iekļaušu mūsu sarunā, bet beigās varēsiet tieši bez digitālās starpniecības, izmantojot mikrofonu, uzdot jautājumus, un mēs uz tiem atbildēsim. Bet, labi, sāksim ar šo jautājumu par režīmu. Kolēģi, kā jums šķiet, cik efektīva stratēģija Latvijā ir režīma gānīšana? Un vai tas ir, tā... Varbūt, es nezinu, Aivar, es tev došu kā jau diezgan ilglaicīgam politiskam kompetentam. Jā, varētu sākt. Vispirms precizēsim, mēs esam žurnālisti, mums jāturās pie terminiem un faktiem. Jā. Ko saprot ar režīmu? Jā. Kaut gan vispirms, laikam, jāatvainojas Paula vietā, ka es jau neesmu Trumpam viņa autors, es vienkārši pirmais to lietoju. Tas bija viens no gada vārdu finālistiem, manuprāt. Jā, un es komentārā to uzreiz izmantoju. Bet par režīmu, un ja palasa programmas, tad mēģina mainīt vismaz 3 režīmus. Viens ir lielais režīms, proti Latvijas Republika,
kas ir dibināta 1918. gadā, ko režisors Alvis Hermans, kurš šodien nav ieradies Cēsīs, viņam te vispār nepatīk. Es tā sapratu, ka augšā politiķi te pirms brīža runāja, Cēsīs ir inteliģentāki vēlētāji, varbūt nekā vidēji Latvijā, tāpēc varbūt Hermanim te nepatīk. Bet katrā ziņā viņš grib sākt no jauna projektu Latvijas valsts. Par to vispār varbūt varētu arī daudz neko nerunāt, neviens nekādu jaunu Latviju neveidos un veco nelikvidēs. Otrais režīma līmenis ir ko ierobežo, teiksim tā, vismaz pašlaik viena prezidenta termiņš. Kā mēs zinām, bija Rinkēviča, Slīpsvītra, Kariņa režīms, pēc tam Slīpsvītra, Siliņas režīms. Un pašlaik mēs esam nonākuši pie trešā līmeņa Rinkēviča Kulberga režīms. Tātad Kulbergs un viņa apvienotais saraksts kopā ar Nacionālo apvienību, kas visu laiku mēģināja mainīt iepriekšējos divus režīmus, tagad vai iepriekšējo Rinkēviča un jaunās vienotības režīmu, pašlaik paši ir režīms. Viņam ir problēma, es domāju. Protams, Siliņa sagādāja arī savai partijai problēmu, nogāzdama valdību, noņēma spiedienu no jaunās vienotības, kā no valdošā režīma, taču diez vai tas viņiem daudz palīdzēs vēlēšanās, bet Kulbergam ir problēma, viņiem nav režīmu, ko apkarot, jo viņi paši ir izpildījuši, kā vakar atzina, tikai 3 punktus no 61 prioritātes, kas viņiem bija. Un starp citu, es pamanīju, ka Kulbergs sāka lamāt jau apmēram tā kā Trumps, Obamu un Baidenu. Kulbergs jau sāka lamāt, ka te viss iepriekšējās 10 gadēs tā salaists grīstē, ka to tik ātri nemaz nevar savākt. Nevar visu to savākt. Bet, Evita, tu ļoti rūpīgi seko līdz politiķu izteikumiem sociālos mēdījos, kur mēs zinām, ka daži visu laiku vienotības, pro vienotības, tas ir tas režīms, pret ko viņi karo. Vai kopš valdības maiņas ir kaut kas nosvārsties, ir kaut kādas izmaiņas, teiksim, šajā retorikā? Viņi meklē citus uzbrukuma mērķus? Es gribēju piebilst, ka mēs arī esam režīms. Vismaz to, ka mēs esam režīma pakalpiņi, varas apkalpotāji, to es dzirdu katru otro dienu apmēram. Tā kā, tur arī interešu konflikts. Pa mēdīju lomu mēs vēl parunāsim, un tas, protams, jā. Bet es neesmu dzirdējusi apzīmējumu Kulberga režīms, respektīvi tajā, to klientu lokā, ar kuriem mēs ikdienā sastopamies. Tā kā tur ir kaut kāda disonance iestājusies šobrīd režīmu lamāt, man šķiet ir mazliet grūtāk kļuvis tieši tāpēc, ka tur ir tā valdības maiņa bijusi un tam līdzīgi. Bet atskatoties atpakaļ, man šķiet, ka pirmais bija Kariņa Levita režīms, ja es nemaldos. Pareizi. Levita Kariņa. Jā, un tas radās pandēmijas laikā, un tas bija ļoti izteikti, ļoti strauji un ļoti bieži un iegājās, un tas ir tāds, konceptuāls jēdziens, bez mazais teikt. Un tobrīd arī ļoti sabiedrības uzticēšanās valdībai pazeminājās un vispār varas institūcijām. Tur ir liela saistība ar pandēmiju. Nelī, kā tas šeit, cik bīstam ir politika, kas balstās šādos uzbrukumos, kas padara jebkuru, kurš ir tajā brīdī pie varas par kaut kādu apspiedēju? Protams, ļoti bīstami. Un tas jau ir tas iemesls, kāpēc mēs to tēmu vispār esam pacēluši. Un es domāju, ka Latvijā noteikti visizteiktākais un populārākais šī režīma gāzējs ir Ainārs Šlesers, kurš cenšas piesmērēties vai izlikties par vietējo Trumpu. Un ja mēs skatāmies uz to paraugu, ko tad viņi cenšas atdarināt, tad īstenībā tas ir ļoti bīstams piemērs, ko mēs šobrīd redzam Amerikas Savienotajās valstīs, jo principā mums ir visietekmīgākās rietumu valsts prezidents, pirmo reizi populistisks valsts prezidents Amerikas Savienotajās valstīs, kurš īstenībā ir arī nonācis pie varas tieši ar šiem pašiem saukļiem par to, kā tautai tagad iedos varu un vērsīsies pret režīmu, arī tur viņi lietoja šos vārdus, vērsīsies pret režīmu, vērsīsies pret šo korumpēto, nekompetento, negodīgo eliti. Protams, ļoti ironiski ir skatīties to, kā beigās
Ilons Masks, visbagātākais cilvēks visā planētā, visā visumā, cik tālu mēs pazīstam. Viņš ir tas. Neesam vēl no marsiešiem saņēmuši atbildi uz šo jautājumu. Vēl pagaidām, jā, neviens marsietis, kas ir bagātāks par Ilonu Masku, pagaidām nav sevi pieteicis šajos reitingos, kur tiek varbūt viņiem cita nauda tur vispār ir. Jā, nu to mēs nezinām. Jā, kurs nezinām. Paliksim pie mūsu mazās jaukās galaktikas. Marsiki. Bet nopietni, bet tas ir ļoti nopietni, jo es gribētu te atgādināt, kāpēc mēs vispār par to cepamies, kāpēc tas populisms ir tik bīstams. Tāpēc, ka es atgādināšu faktus. Pirms dažiem gadiem Ķīles institūts, kas pēta, dažādi pētnieki, kas pēta pasaules ekonomiku, viņi izdarīja ļoti interesantu pētījumu, kurā viņi paskatījās vairāk nekā 100 gadu garumā, kopš īstenībā 1900. gada, kas notiek ar valstīm, kurās pie varas ir nonākuši populisti. Vai nu valsts prezidents vai valdība. Un viņu secinājumi ir ļoti skaidri un pārliecinoši. Populisti padara savas nācijas nabagākas. Apmēram 15 gadu griezumā, ja es pareizi atceros, bija 10% IKP kritums šajās nācijās, kuras valda populisti. Un, protams, un mēs tagad arī pieaug valsts parāds, pieaug inflācija, un tas tiek, es varbūt neesmu tik labs ekonomikas zinātājs, lai jūs varat ieiet, pameklējiet šo Ķīles institūta pētījumu, jūs tur redzēsiet tos datus. Ekonomikā tas ir ļoti pārliecinoši redzams, bet arī demokrātiskās institūcijas tiek vājinātas un grautas. Jo, es esmu politologs. Tad, kad mēs politologi runājam par politisko režīmu, tas ir neitrāls vārds. Varbūt demokrātisks režīms, varbūt autoritārs režīms. Tas ir vienkārši akadēmisks termins. Bet veids, kā šis tiek pavērsts šajā politiskajā retorikā, ir tāds morāls uzbrukums. Tas ir pilnīgi nepamatots pārmetums, jo parasti tieši demokrātijās šie populisti vispār var pretendēt uz varu. Tātad notiek vēlēšanas, brīvas, godīgas vēlēšanas, kurās viņi apgalvo, ka tie viņu pretinieki šīs vēlēšanas manipulē, vilto, ka nevar notikt caurskatāma varas maiņa, un tie vienkārši ir meli. Tie ir meli, kas piedreņķē cilvēku prātu un rada neusticību šīm varas institūcijām. Viņi kā likums vienmēr uzbrūk mēdījiem. Par to mēs parunāsim tālāk. Un rezultāts ir tas, ka arī parasti likumība, tiesiskums tiek vājināts, preses indeksi brīvības parasti gāžas lejā. Un man liekas, ka šobrīd mēs esam tādā bīstamajā vietā, ka Amerikas Savienotās valstis tieši šis rietumu pasaules līderis ir tas, kurš ir šajā populismu kakā iekāpis tik dziļi. Un ir tik daudz šo cilvēku, kas vēlas tam sakot. Un Šlesers ir tieši tāds. Es domāju, ka Šlesers vēlētos būt Latvijas pirmais populistiskais ministra prezidents. Un man liekas, ka tas ir, skatoties uz to Ķīles institūta pētījumu, vai mēs tiešām vēlamies, lai nākamo 15 gadu laikā mums IKP krīt par 10% tikai tāpēc, ka Šlesers, kurš arī grib cīnīties pret elitēm. Pateicoties Šleseram, ne tikai viņam, protams, bet mēs jau vienreiz piedzīvojām daudz lielāku pat kritumu IKP, jo gāza grīdā politika, ko viņš atbalstīja skaļi nekustamā īpašuma burbuļu laikā. Tieši šī iemesla dēļ Latvijai bija milzīga finanšu un ekonomiska krīze, sākot ar 2008. un 2009. gadu. Evita, tu gribēji kaut ko? Es gribēju piebilst vienu lietu, kas arī ir ļoti bīstama, ka parasti šie populistu režīmi vēršas pret mazākumu grupām. Tādā nozīmē, ka gan Amerikā, gan Polijā, gan Ungārijā mēs to esam redzējuši, vai tur būtu sievietes un aborta tiesības, vai imigranti, vai, droši vien, ka mēs visu kaut ko vēl varam izdomāt. Un tos iedīgļus jau mēs Latvijā ļoti labi redzam. Un tas ir ļoti, ļoti bīstami arī. Labā lieta ir, parasti ir tas svārsta princips, un pēc kaut kādiem gadiem, agrāk vai vēlāk, bieži, cerams, tomēr tie režīmi, tā teikt, mēdz nomainīties. Un atkal Ungārija, atkal Polija, kas, tas dod tādu ticību, jo man liekas, ka skatoties uz šīm vēlēšanām, varbūt tas būs tavs nākamais jautājums, es nezinu, bet mums nav baigi optimistiska prognoža. Tā optimistiskā prognoze man personīgi ir, teiksim, varbūt tad, ja mēs nonāksim pie tās populistu valdības, tad, kaut kad mēs cerams tiksim atpakaļ atkal. Par to lemsiet jūs visi. Tas vēl ir jautājums karājas gaisā, bet es gribu, varbūt apskatīsimies uz šo vārdu mākonu, un tad būs iespēja arī pēc tam
klausītājiem sākt uzdot. Vai es varētu drusku piebilst par to, vai populisti nomainās? Jā. Jo tas ir viens no tiem arī diezgan trakiem Ķīles institūta atzinumiem. Ja populisti nonāk pie varas, viņiem ir daudz vieglāk atkal atgriezties. Jā. Un valstī ir daudz grūtāk tikt no tā ārā. Nē, mēs to redzam, cik grūti bija panākt, ka Orbāns tiek izbalsots. Arī Polijā tas bija ļoti grūti pēc 10 gadiem. Turcijā, kur formāli vēl aizvien ir vēlēšanas, es nezinu, kam ir jānotiek, lai Erdoğanu varētu dabūt ārā no viņa prezidenta pils. Bet varbūt apskatīsimies uz šiem galvenajiem vēlēšanu jautājumiem. Es saprotu, ka varbūt šī nav tāda statistiski tādi atlasi, kas atspoguļo kopējo Latvijas sabiedrību, bet man ir interesanti redzēt, ko cilvēki izceļ, un, protams, drošība kā viens no galvenajiem jautājumiem. Es domāju, ka arī tas, ka jūs izceļat Stambulas konvenciju, man liekas, ir ļoti svarīgi, jo tas, protams, bija jautājums, kas pagājušā gada beigās ārkārtīgi mobilizēja sabiedrību. Mani pārsteidz, ka faktiski politiskās partijas līdz šim par to ir maz runājušas. Es domāju, par to būtu vairāk jārunā, jo, protams, tas ir arī viens no tiem vērtību jautājumiem, kas ļoti skaidri ļauj saprast, kurā pusē partija atrodas. Ja mēs runājam par eiropeiskām vērtībām. Kolēģi, varbūt jums ir kādas piebildes par to vārdu mākoni, ko mēs te redzam. Man ir komentārs, tāpēc, ka es uzmanīgi te tūmā skatos, es neredzu veselības aprūpi, un es neredzu, piemēram, inflāciju, dzīves dārdzību, bet tieši tās ir lietas, kas cilvēkus interesē Latvijā visvairāk. Un es piekrītu tam mākonim, ka Saeimas vēlēšanās jau par to īsti nerunās, tāpēc, ka tie ir neērti temati, smagi temati, vieglāk ir runāt par šiem īstie temati, kas Latvijas sabiedrību interesē, tie nebūs dienas kārtībā. Kā tu neteikti, ZZS taču visu laiku tagad mums te mēģina samazināt cenas, tu nedomā, ka... Jā, mēs esam pārbaudījuši, nekas īsti viņiem nesanāk. Šorīt no rīta dzirdēju interviju, ka ZZS atkal kārtējo reizi, cik palika līdz vēlēšanām laiks, bāzes pensiju ieviesīs. Ir, protams, bet kur tie rezultāti? Jā. Nē, nav tik traki, tur ir arī veselība, demogrāfija, ekonomika. Ir arī. Ieraudzīt tagad veselību. Ekonomika ir divreiz, ņemiet vērā, vienreiz ar mazo un vienreiz ar lielo burtu. Mākslīgais intelekts vēl nespēja šīs lietas kopā. Tā, Aivar, kas tev kaut kas pievēršas? Es domāju, ka ļoti skaidri tai mākonī pateikts, ka svarīgākais vismaz šai auditorijai ir drošība. Un aizsardzība, un acīm redzot, tas ir galvenais jautājums, protams, pašlaik. Un man patīk, ka te ir pat tādi vārdi kā vaķņiki, un kas jau, un šlesers, jā. Ir arī pro, ir atsevišķi pro. Kāds ir ierakstījis, ir likvidēšana. Es nezinu, tas tiešām ir kāds partijas programmā ir šitāds te... Nē, partija programmā es mazliet pēc tam mēs pie. Tā būs papildu lieta. Jā, bet tad mēs runāsim par spiedienu uz mēriem. Man vēl viena lieta, kurai varbūt ir vērts pievērst uzmanību, kas, protams, ja mēs runājam par to, kā Maģārs uzvarēja Ungārijā un beidzot viņi tika vaļā no Orbāna, un viens no iemesliem, kāpēc ir šādi tik slikti ekonomiski rezultāti, protams, ir korupcija. Jā, Orbāna režīms bija ārkārtīgi korumpēts, tas nodara milzīgi kaitējumu tautsaimniecībā. Tas, protams, bija viens no galvenajiem tematiem, ja mēs atceramies pirms 15, 20 gadiem, pat mazāk Latvijā. Tas šķiet ir lielā mērā pazudis no mūsu dienas kārtības, kas, man liekas, tas ir apspriežams jautājums, kāpēc. Bet man liekas, tas katrā ziņā ir interesanti. Es nezinu, varbūt jums ir kādas refleksijas par to. Aivar, tev kaut kas ir sakāms. Bet... Nē, par Maģaru man bija kaut kas. Nē, par korupciju tieši. Kāpēc korupcija šeit nav starp galvenajiem jautājumiem? Var jau būt, ka partiju programmās viena partija, kura sola reāli cīnīties ar korupciju, ir Latvija pirmajā vietā, Šlesera partija. Nē, viņi papriekš denoncēs Stambulas konvenciju, pēc tam attīstīs kino industriju, neskāpēc, un tad cīnīsies ar korupciju reāli. Bet es domāju, tāpēc, ka šīs līdzšinējo valdība vai to, ko sauc par režīmu, tam, kam iebilst, vājākā lieta ir kompetences trūkums vai lēmumu pieņemšanas tāds gausums, nespēja vienoties, un tāpēc tā kā mēs zinām, ka tie režīma mainītāji paši ir korumpanti, kādus vispār lielākus mēs Latvijā neesam redzējuši, tad ir loģiski, ka viņi vēršās pret to, kas ir tā vājā vieta.
tāpēc es domāju, jā, vienkārši šo valdību lielākā problēma nav bijusi korupcija. Tā, Evita. Es domāju, ka sabiedrībā arī ir pieprasījums pēc tās korupcijas apkarošanas, tāpēc, ka cilvēkiem šķiet, ka zog, tur konkurss, tur partiju finansējums, ar korupciju saprotot tādā izplūduši un plaši, un uz to viņi arī spēlē. Bet ir interesanti arī, man liekas, ka tas jautājums bija ļoti nonāca Latvijas sabiedrības uzmanības centrā tad, kad bija daži ļoti skaidri identificējami cilvēki, par kuriem varēja runāt šajā sakarā. Protams, galvenie ir 3 oligarhi, par kuriem arī es gribu pieminēt. Mums te ir priekšā mūsu tagad pirms 9 gadiem izdotās oligarhu sarunas, ko mēs esam izdevuši no jauna sakarā ar to, ka ir 15 gadi apritējuši kopš rīkojuma numur 2, kas bija tieši saistīts ar kriminālu izmeklēšanu šajā jautājumā. Tā, ka jūs vēlaties uzzināt, kā šī oligarhi to laiku rīkojās un kā es būtu pārsteigts, ja viņi nav turpinājuši savas ierastās prakses. Tas viss ir tur ļoti detalizēti aprakstīts. Ļoti silti iesaku izlasīt šo žurnālu, jo tur ir arī daudz cilvēku, kas šobrīd ir politiski aktuāli. Šlesers, Krištopāns, Amerikas varbūt mazāk. Stepaņenko. Bet tolaik bija 3 cilvēki, uz kuru kur bija cieši saistīti ar šo jautājumu. Tagad, labi, mēs zinām, ka ir izmeklēšana par IT sistēmām, mēs zinām, ka ir izmeklēšana par veselības aprūpes lietām, mēs zinām, bet tur, ja kāds te var nosaukt tos konkrētos cilvēkus, es būtu pārsteigts, un līdz ar to, ja nav šī personifikācija, protams, arī grūtāk to padarīt par aktuālu jautājumu, ja tas ir tāds abstrakts kaut kāds skandāls. Labi, bet mēs visi arī ik pa brīdim atgriežamies pie šī jautājuma par mēdījiem un to, cik svarīgi ir uzbrukuma mēdījiem visā šajā uzbrukamā kopējam pēdiņās režīmam. Godīgi sakot, Latvijā tas nav nekas jauns. Mēs, kā bijušie dienas darbinieki, ļoti labi atceramies, cik aktīvi Aivars Lembergs uzbruka Dienai 9 no gada otrā pusē un visu to laiku līdz dienu tika pārdot šiem oligarhiem 2009. gadā. Par to ļoti daudz runā Šlesers šajās pašās sarunās, par to, cik svarīgi ir pakļaut mēdījus viņu varai. Un sevišķs mērķis visos šajos uzbrukumos vienmēr ir sabiedriskie mēdīji, jo nereti tie ir starp ietekmīgākiem valstī. Un šie uzbrukumi rada viltus pamatu, tos pakļaut politiskai kontrolei, ja gadījumā tiem kritizētājiem kādreiz izdodas nonākt pie teikšanas. Viskrasāk to mēs esam redzējuši jau vairāk kārt šeit pieminētajā Ungārijā, bet Polijā bija tieši tas pats. Arī tur sabiedriskie mēdīji tika pilnībā pakļauti partijai ar vārdu likums un taisnīgums valdībai uz 10 gadiem. Un pērn Lietuvā valdība, kur bija iekļauta Lietuvas radikālie populisti Nemunas Rītausma, centās ierobežot Lietuvas sabiedrisko mēdīju neatkarību. Es nezinu, cik no jums par šiem protestiem, kas izcēlās Lietuvā, ir dzirdējuši, bet man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs un, man liekas, arī labs paraugs mūsu sabiedrībai, ka tepat kaimiņos ir sabiedrība, kur spēj doties ielās 10 000 cilvēki atkārtoti, lai atbalstītu sabiedrisko mēdīju neatkarību. Un tie protesti bija lielā mērā efektīvi. Sliktākie tie priekšlikumi tika svītrot no likuma projektu, un tagad mēs redzam, ka arī valdība nomainīsies Lietuvā, droši vien, ka lielā mērā arī pateicoties tieši šiem protestiem. Tāpēc varbūt es uzdosim nākamo jautājumu, Slaido. Vai tu piedalītos protestā, lai aizstāvētu mēdīju neatkarību? Visiem ir iespēja balsot. Kolēģi, un tad mēs, kamēr klausītāji balso, mēs varam runāt. Vai jūs prāt šobrīd situācija ar uzbrukumiem mēdījiem ir sliktāka nekā tā bija agrāk, jo mēs, es saku, tā vēsture ir diezgan gara. Nelī, varbūt tu varētu sākt. Es domāju, ka ir švakāk. Vienkārši dēļ tā iemesla, ka ir mainījusies šobrīd arī sabiedrības veids, kā mēs iegūstam informāciju. Jo šogad Reuters institūta digitālo ziņu apskatā ir fiksēts, ka pirmo reizi sociālo mēdīju saturs ir pārspējis klasisko televīziju tajā, kā cilvēki vispār iegūst ziņas.
Tas nozīmē, ka šobrīd tieši sociālie mēdīji, tā saucamās trešo pušu platformas, ir galvenais kaujas lauks un informācijas avots cilvēkiem. Un tur es teiktu, ka šie populistiskie politiķi bieži vien ir daudz atraktīvāki, spējīgāki, viņi sasniedz to savu auditoriju efektīvāk, gan nekā viņu pretinieki, viņu konkurenti politiskie, šie godprātīgie politiķi, kuri nav populisti, gan arī mēdīji. Jo mēdījiem arī, man liekas, tā domāšanas maiņa, kā tu vari iet ārā no tās savas vides un atrasties sociālajos tīklos. Tas bieži vien ir mums tā dīvaini. Tā kā tie noteikumi, kas tur ir spēkā, mums liekas vai nu smieklīgi, vai mums tas liekas, ka mēs taču esam tādi nopietni cilvēki. Es atceros kādreiz, kad sākās Twitteris, Aivars teica, ka viņš nekad mūžā neies tajā Twitterī, jo ko tur tikai 140 zīmes vai cik tur var uzrakstīt. Un tad jau viņš gan pēc tam kļuva par atkarīgo. Viņš jau pirms tam pieteicās. Nē, bet tas tā kā joks, bet īstenībā mūsu tās prasmes ir citādākas. Un tāpēc man liekas, tas, ka tradicionālo mēdīju saturs tiek patērēts jau tā mazāk, viņš sasniedz mazāku daļu auditorijas, un tad vēl notiek šie uzbrukumi, un tiek radīta neusticēšanās vēl papildus tam. Man liekas, ka tas saduļķo tos ūdeņus, un jo saduļķotāki šie ūdeņi, jo šiem populistiem ir vieglāk. Un tad viņi tā var atļauties. Un tā kā, piemēram, arī Jālis Hermans, nepiedalīsies šajā lampā tai premjeru diskusijā, jo viņš vienkārši atļaujās pateikt, ka te ir kaut kāda nesot politiski neitrāla vide, kas, nezinu, viņš tāds tā kā kaut kāds jābūt visam destilētam, vai kā to sauc, ka tu viss ir notīrīts, tā kā ķirurģiskajā operācijā nav neviena baktērija. Tas nav sevišķi labs pieteikums. Ja cilvēks nevar iet vidē, kas varbūt nav viņam visdraudzīgākā. Evita, ko tu domā, vai tas situācija ir kļūst sliktāka? Protams, ir kļūst sliktāk. Latvijā, es domāju, viņi tiešām arī ar pandēmiju kļūst sliktāk, jo tur ļoti, kā mēs zinām, 50% negribēja vakcinēties. Mēdīji tomēr apzinīgi aizstāvēja domu, ka mums ir jāvakcinējas, lai mēs no tā viss tiktu ārā, un tur arī tas dalījums bija ļoti skaidrs. Jūs tur varas mēdīji, jūs tikai vienu. Pat bija pētījums, kur arī parādīja Latvijas universitātes, laikam, pētnieku, kur parādīja, ka tieši pandēmijas laikā tas, ka iedzīvotāji attālinājās no mēdījiem, jo viņi vairs netika cik lielā mērā. Vai tur kaut ko varēja mainīt, es nezinu. Bet tagad, man liekas, aktuālais jautājums, Aivar, vai tu esi TikTokā, nevis vai tu esi Twitterī, respektīvi. Redzes, nebūs arī, vai? Nē. Es esmu visur. Ar to es gribēju teikt, ka nav vairs runa tikai par Twitter, un Twitteris īstenībā ir ļoti maza nišiņa, kuru tiešām nekāda ļaunuma nebūtu, ja mēs tur arī nebūtu, bet... Tas žults līmenis tur ir. Žults līmenis ir neadekvāts, bet tie ir apmēram 9-10%, kas ir Twitterī, un tas ir ļoti, ļoti maz, bet TikTokā, Facebookā un Instagramā ir daudz vairāk, un mums arī tas ir bijis neērti, bet mēs šobrīd visi Rebaltikas komanda esam tur visur, un arī bija diskusija pirms pāris gadiem, vai mums to vajag, vai tas kā mēs tur tai ķīniešu platformā iesim iekšā. Un mēs to darām. Protams, mēs nevaram sasniegt tik lielu auditoriju, kā mums gribētos. Un kā sasniedz, piemēram, tagadējais premjeras Kulbergs ar saviem video rullīšiem par viņetēm. Es vēl apskatījos ap 200,000 skatījumu. Mēs nevaram uz to pretendēt. Tieši tāpēc, ka tie vēstījumi... Var teikt, ka mēdīji neiet un arī tie apzinīgie politiķi, varas politiķi, vai viņi tā kā nemāk sasniegt auditoriju, bet tie viņa vēstījumi ir piezemētāki. Protams, ka Šlesers un citi populisti iet ar ļoti kliedzošiem tekstiem, un tur vienmēr ir jāatcerās, ka tā nav neitrāla vide, tā nav tāda vienkārši pļava, kur mēs visi aizjām, kurš skaļāk pabļaus. Tie ir algoritmi, tie ir sociālo mēdīju apzināti uzskrūvēti algoritmi, kurus mēs nezinām, kuri nav atklāti, kuri šiem skaļajām balsīm, kliedzējiem dod papildus telpu, lielāku sasniedzamību, un mēdījiem ne, piemēram, Meta, apzināti ir mediju ziņas,
nogriezusi klusāk, jo mēs par politiku negribam runāt, lai gan, protams, ka viss ir politika. Tā kā un tā ir vēl viena cīņa, kur mēs īsti neko nevaram darīt. Tur ir valstī, Latvijai, Eiropas Savienībai, bet tas jau ir globālā līmenī, jo pašlaik ar Trumpu runāt par kaut ko tādu ir sarežģīti, kā zināms. Un īstenībā šeit būtu vērts parunāt par žurnālistu lomu. Jūs abas minat šo mūsu to paštēlu, kādu mēs sevi esam iedomājušies kā žurnālisti, ka mēs esam tādi lielā mērā neitrāli vērotāji, mēģinām tā līdzsvarot pasniegt informāciju bez šī komentējošā ļoti emocionālā toņa. Un ir skaidrs, ka tas šajos sociālos mēdījos nedarbojas īsti. Ja. Vai mums ir jāmainās? Kas ir jādara, vai arī vienkārši mums ir jāpieņem, ka tā būs tāda nišīga nodarbe, kur cilvēki, kuriem interesē šādi profesionāli izpētīti fakti, viņi tur aizies, bet tas vienmēr būs mazākums, vai mēs samierinamies ar to, vai mēs meklējam kaut kādus citus veidus, kā sasniegt cilvēkus. Kādas ir jūsu domas par to? Es domāju, ka tas, ko tu saki par nišām, ir pilnīgi taisnība, tā tas ir, un tā tas būs arvien vairāk. Restīvi tā nevienlīdzība informācijas kvalitātē, kas ir dažādiem vēlētājiem, šīs plaisas arvien pieaugs. Tāpat kā mums ir sociālā nevienlīdzība, ekonomiskā, tā šī informētības nevienlīdzība dramatiski pieaugs, un tas ir arī atkarīgs no tā, ka cilvēku lasīt prasme, godīgi sakot, pasliktinās visu laiku. Mums bija OECD pētījums tikko nesen, kur mēs atkal redzam, ka trešdaļa pieaugušo spēj saprast, lasīt tekstu 10-klasnieku līmenī. Ja? Tas ir tas ar 10-gadnieka. Tas ir tas, ar ko mēs darbojamies. Tā ir tā mūsu auditorija. Un šajā sakarā arī komunikācijas pētnieki jau arī tieši uzsver. Es nezinu, kā pareizi latviski sauc. Trumpu jau arī sauc par pirmo post-literate prezidentu. Ja? Tas nav analfabēts, tas ir kaut kas ir pēc teksta, pēc tā. Tas ir pilnīgi cits domāšanas veids, ko nosaka video, ko nosaka tagad arvien īsāk šo sociālo tīklu video. Un tas nozīmē, ka tev pazūd tāda atskaite, jo tajā brīdī, kad tu raksti tekstu, teikumu tu veido, tu izsaki domu, tev ir pēctecība, tev ir iespēja pārbaudīt, tev ir iespēja apstrīdēt argumentus. Šajā video plūsmā viss aiziet tādā ķīselī, kurā daudz kas pazūd. Bet atbildot uz tavu jautājumu, ko darīt, manuprāt, viena ļoti skaidra lieta ir personības. Ir jārunā cilvēkiem vairāk pašiem, jo žurnālisti, jo īstenībā mēs jau esam to žurnālistiku pārvērtuši par to, ka šeit ir mēdījis, šeit ir zīmols, šeit ir redakcija, bet redakcijā jau arī vienmēr ir ļoti konkrēti cilvēki. Un mēs, ir arī šobrīd mēģinam to vairāk darīt. Mums ir katru mēnesi, katru nedēļu mums ir kāds liels pētījums, un mēs cenšamies sistemātiski darīt to, ka šī pētījuma autors arī uztais tādu mazu skaidrojošu video vai ievelkošu, viņš nevar būt tik garš, tu nevari visu to darbu, ko tu esi ielicis vairākas nedēļas pētot, pastāstīt šajā video. Un dažreiz ar kolēģiem runājot, es domāju, tas ir tāds klikšķis, ka tu pārslēdzies uz pilnīgi citu formātu, lai sasniegtu citus cilvēkus un pastāstītu viņiem par savu darbu. Un ir forši redzēt, ka nāk atpakaļ klikšķi uz mūsu rakstu, un tomēr cilvēki arī izlasa. Un tāpēc es īstenībā gribu uzslavēt Kulbergu par viņa video, jo, manuprāt, vienīgais veids, kā šo populismu, efektīvo komunikāciju, viņu nevar nekā nogriezt. Mums nav tāda regulējošā kloķa. Vienīgais veids ir iet pretī ar šādu pašu komunikāciju, tikai tiem politiķiem, kuriem ir kaut kāds saturisks piedāvājums. Un tā jau ir tā problēma. Ja jūs paskatāties, kaut kādu vienotības tos politiķus, kas cenšas tur kaut ko darīt tajos sociālos tīklos, vienkārši kontu skatīties. Tur ir tāda neērtības sajūta abās ekrāna pusēs. Bet tas tikai viens piemērs. Ja? Es tiešām daudz skatos visādi politiķu video, un es domāju, ka Kulbergs jau pirms viņš kļuva par premjeru, bija ļoti attīstījis šo savu kā opozicionārs, kā tas režīma kritiķis. Un tagad, es domāju, viņš var izmantot šo savu prasmi, lai informētu cilvēkus par to, ko dara valdība. Un tas ir ļoti labi. Tas ir skaidrs, ka tie sekmīgākie politiķi tieši pēdējos pāris gados ir bijuši tie, kas spēj ļoti efektīvi izmantot šos sociālos mēdījus. Mēs redzam to Amerikā, Ņujorkas mērs Mamdani, kuram ir brīnišķīgi video, ja?
ko jūs domājat par viņu politiku, tas cits jautājums, bet viņš tiešām spēja ļoti efektīvi, skaidri komunicēt, ko viņš dara, un tas nav arī, tur nav šis dzeltenums klāt bieži vien, ja. Tāpat Maģārs Ungārijā to pašu darīja. Jā, bet redz, teiksim, tā ir tāda bīstama robeža žurnālistiem, jo tiklīdz kā es parādu sev, es to saku, es kā personība, tad uzreiz to arī tieši vai netieši pasaka, ka tas ir mans teiksim, pēdiņās subjektīvais viedoklis, ja, ka es esmu vienkārši vēl viena balss šajā visā kakofonijā, kurš nāk ar savu skatījumu, bet kāpēc man būtu vairāk jāuzsacās nekā citiem, lai gan, teiksim, es vienkārši nobeigšu, bet tā tradicionālā žurnālista loma it kā būtu, un, teiksim, vismaz tas, uz ko mēs pretendējam, ir, ka mēs kā profesionāli informācijas vācēji un apstrādātāji, mēs tomēr dodam pamatotāku informāciju nekā citi, ja. Un ir tās bažas, ka mēs no šīs priekšrocības, jeb tās mūsu tā piedāvājumi, mēs kā atsakamies to personību iejaucot tajā prezentācijā. Es nezinu, bet varbūt tev tas ir risks, un tas, man liekas, ir ļoti svarīga diskusija šobrīd, uz kuru, man liekas, nav vienas atbildes, jo tie laiki, kad gāja ziņa, tur kas, kur, kad, cik tie 7K vai ne, taču ir pilnīgā vēsture, un tā vairs mēs strādāt nevaram, jo tad nesasniegs nekāda auditorija. Bet, protams, mēs to izjūtam kā faktu pārbaudītāji ļoti, jo mums vienmēr, ko līdz kāds politiķis iesaistīts, tā mums vienmēr breiks pretī, ka jūs jau neesat neitrāli, jūs tur tiem nepiesienaties, jums tikai mums. Un jums tur ir, mēs arī nevaram to saturu pasniegt pilnīgi bez emocijām, jo tad tas atkal neko nesasniegs, vai ne? Un vienlaiks mums maksimāli neitrāliem jābūt. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti, vienīgais, ko mēs varam censties, ir vienādi šaut, nav pareizais vārds, pa visiem. Tā teikt, pārbaudīt visus, vienu melo vairāk, vienu melo mazāk, bet, man, piemēram, vienmēr ir tīra sirdsapziņa, ka mēs tiešām pārbaudām visus, un tas ir tas, kas tas, bet, tie pārmetumi nepārtraukti ir, un viņi būs, tur nav variantu, bet es arī neredzu citu iespēju, kā iet ar tiem piesaistošajiem video, kur būs emocijas, kur būs uzrunājušas formas, tāda absolūtā tīrā neutralitāte, tāda neeksistē. Aivar, kādas varētu būt politiskās sekas šim ļoti agresīvam, fokusētam uzbrukumam, sevišķi sabiedriskajiem mēdījiem, bet ne tikai? Es domāju, jebkuram mēdījam, kas pretendē uz kādu profesionālo līmeni. Tu jau minēji pāris piemērus Ungāriju un Poliju, piemēram. Sekas būs atkarīgs no tā, kurš uzvarēs vēlēšanās, kāda būs vairākuma koalīcija Saeimā, kāda būs valdība. Un pašlaik izskatās, ka līdzās imigrantiem mēdīji būs viens no svarīgākajiem uzbrukuma objektiem. Mums bija baismīgais ģenderis, kas te nāca mūs visus, es nezinu ko. Transformēt, jā. Un tagad ir briesmīgais sifs, kurš ir noteikti jālikvidē, citādi nākotnes Latvijai nav. Un to ne visi saka atklātā tekstā, bet tas ir visur, no Saeimas pīpētavas līdz burbuļiem Twitterī. To var just, piemēram, zīmīgi, ka, piemēram, šleseristi, kuri visaktīvāk uzbrūk, un tagad uzdodās pat par tādiem tā kā maģāristiem. Pirms pāris dienām Ungārijas sabiedriskā televīzija publiski atvainojās skatītājiem, ka viņi gadiem ir melojuši un bīdījuši propagandu. Un tagad visi šitie te burbuļi, nacionāļi tur un šleseristi, jā, tāpat mēs izdarīsim ar LSM, mēs piespēdīsim viņus atvainoties, ka viņi visu laiku propagandu bīdījuši un melojuši. Bet zīmīgi, ka to viņi nesaka programmā. Vispār Slēstāju programma ir interesanta vispārā to, kas tur nav pateikts. Tur nav pieminēts ne Trumps, ne Krievija. Paši galvenie punkti viņa. Bet ir partijas, kuras atklāti pasaka, piemēram, ir
Kamēr tu meklēsi vienkārši ātri, Es atradu. Jā, vienkārši es ātri piebilst par to Ungāriju, jo tas tiešām tagad ir uzvirmojis dažādās vietnēs, un to pašu arī pieminēja, mēs kā Alvu Hermaniku pa brīdi piesaucām, viņš arī pamatojot to, kāpēc viņš nav atnācis uz diskusiju šeit, viņš arī atsaucās uz šo Ungārijas televīzijas piemēru, bet tā būtiskā atšķirība, protams, ir tā, ka Maģāru priekšvēlēšana kampaņas laikā sabiedriskā televīzija Ungārijā vispār nevienu reizi neintervēja. Nevienu reizi, un tāpēc viņi tagad tiks pārveidot, lai tā kļūtu par profesionālāku, līdzsvarotāku mediju. Savukārt sabiedriskais medijs Latvijā aicina Alvu Hermani, un viņš neatnāk. Man liekas, tā ir diezgan būtiska atšķirība. Bet, labi, teiksim tā. Jā, es te dažas citātus no programmām, kur pa medijiem ļoti konkrēti pateikts. Hermaņa partijas mēs mainām nosaukumu programmā, tas ir pateikts. Noteikums. Nosaukumu. Mēs mainām nosaukumu. Labi. Man vienalga. Kaut ko viņi tur maina. Jā. Tomēr mēs esam žurnālisti, mums ir svarīga precizitāte. Paldies. Jā. Arī komentētāji. Kļūst labojams. Labi, ka tu mums esi redaktore. Labi gan. Iedomājies, ja tu būtu redaktors. Nē, tad būtu katastrofa. Būtu. Viņiem rakstīts, likvidēsim SIF un līdzīgas struktūras. Sabiedriskie mediji, tiem jāpārstāv visa Latvijas sabiedrība. Proti Hermanis jāpārstāv. Vēl ir austošā saule. Latvijai ir tāda partija, ja kāds ir dzirdējis. Viņi tagad konkurēs ar nacionālistiem, Nacionālu apvienību. Sabiedrības integrācijas fondu likvidēsim, izveidosim Nacionālās saliedētības fondu. Proti viens vadonis, viena patiesība. Tas acīm redzot tā skat. Citām, vēl divām partijām arī tas ir pateikts mazliet aplinkus, bet nepieminot SIF. Suverēnā vara jaunlatvieši, piemēram, saka, novērst un nepieļaut ģimenes vērtību, graujošu ideoloģiju, izglītībā, medijos un likumdošanā arī, jā. Nē, bet suverēnā vara arī solīja likvidēt SIF. Programmā tas jā, nav. Jā, programmā ir. Ir, tad es būšu kaut kā varbūt palaidis. Nacionāla apvienība to saka tā diplomātiskāk. Viņi saka, sabiedriskos mēdījus attīstīsim kā neatkarīgu, politiski neitrālu un uzticamu informācijas avotu latviešu valodā. Tas ir tas, ko es tur varbūt neizgāju cauri visam, varbūt gluži, bet ir skaidrs, ka uzbrukumi mēdījiem būs viens no galvenajiem tematiem šajās vēlēšanās. Tai valdībai, kura gatavojas nākt pēc vēlēšanām pie varas, proti valdībai, kurā būtu Šlesers, viņiem vienkārši pienākās kontrolēt pirmkārt sabiedriskos medijus, otrkārt likvidēt kādu savulaik dienu visus medijus, kuriem viņam nepatīk. Tur tavi kolēģi Rebaltika uztaisīja šo dokumentālo filmu šķelšanās, par kur arī bija iefiltrējušies divi filmētāji Šlesera birojā. Un tur es ieteiktu visiem noskatīties šo. Šlesers ārkārtīgi par šito bija dusmīgs. Pa visu to šo te konkrēto epizodu tajā dokumentālā filmu sērijā, bet tur bija viens brīdis, kas man liekas ir ārkārtīgi svarīgs, kur uzķēra kā Sandis Točs, kas ir Šlesera viens no uzticamākajiem palīgiem. Viņš stāsta vienam savam kolēģiem, ja mēs varam tikt pie varas, ja tiksim kā Orbāns, tad mēs būsim pie varas 20 gadus. Tas ir burtisks citāts. Būsim pie varas 20 gadus. Tāpat kā Orbāns teica Sandis Točs. Tas ir viņu mērķis, jā, tas ir tas, ko viņi grib panākt. Un, protams, mēdīju kontroli ir ārkārtīgi, tas ir būtisks elements. Atceramies arī, kā Putins darīja, ka Putins nāca pie varas 2000. gadā. Pirmais, ko viņš darīja, bija, ka viņš piežmiedz visus neatkarīgos mēdījus. Tie nebija, tur, protams, bija arī problēmas, bet tie bija neatkarīgi no valdības un arī kritizēja Putinu, un viņš tos visiem viņam pārlauza sprandu. Tā, palikuši 15 minūtes. Es domāju, ka ir laiks dot vārdu jums. Dot iespēju jums uzdot jautājumus. Tā, kur ir mūsu mikrofoni, lai varētu... Jā, lūdzu. Kas vēlas uzdot kādu jautājumu? Nav. Kas... Labdien. Tā, kur? Es domāju, ka valdošā
valdošie politiķi nenovērtē Šleseru. Uzskata viņu par marginālu. Nav jau nekāda pretspara. Viņš, nenolieksim, viņš ir harizmātiska persona, ja? Lai gan viņš tur nevienā no valdošajām partijām nekā tāda nav. Nav neviena, pretsparu nedod. Tā, jā, paldies, jā, es domāju, Aivar varbūt, jā. Es domāju, ka diez vai valdošie politiķi, vai vismaz tie, kas ir nopietni politiķi, uzskata Šleseru par kaut kādu marģināli. Visiem ir skaidrs, ka Šlesers kopā ar Juliju Stepaņenko ir sadalījuši Saskaņas centra elektorātu. Tie nav marģināli, tie ir diezgan daudz vēlētāju. Plus vēl Šlesers paņēmis daļu Gobzemē elektorātu, proti tos latviešus, kuriem viss ir slikti. Tā kā es domāju, ka pa zemu novērtēt Šlesera bīstamību, diez vai kāds politiķis pirms vēlēšanām var atļauties. Tā, vēl jautājumi. Tā, kur mums te ir? Es tam piekrīstu, ka presa ir tā kā uzpirkta vairāk. Tur bija aizliegtais paņēmiens, kas rādīja par LBTU, par manu augstskolu, ka tur bija vispār salikts diezgan daudz nepatiesības, ka tur pasniedzēji bija tādi un šitādi. Tas aizliegtais paņēmiens vienkārši rādīja diezgan daudz nepatiesības, un tas bija diezgan tāds tendenciāls šovs. Un arī tas Šlesers pats, viņš baigi glābja to arī Krievu teātru, tur var redzēt tiktokos, kā viņš tur pulcina tautu, viņš vienkārši nerisina kaut kādas reālas problēmas, kas būtu reāli jādara. Es par tas, ka mēdī, es vienkārši varbūt atbildēšu kolēģi jautā, man liekas, ka tas, ka mēdī kļūdās, tas ir neizbēgami. Mēs visi esam cilvēki, un katrs no mums ir kādreiz kļūdījies, lielākā vai mazākā mērā. Man ik pa brīdim prasa, kuriem mēdījiem uzticēties, un es vienmēr atbildu uzticēties tiem mēdījiem, kas publicē kļūdu labojumus. Jo tie ir mēdīji, kuri saprot, ka, vienkārši veidojot rakstus vai raidījumus vai kaut ko tam līdzīgu, gadās, ja? Bet, ja ir ētikas kodeks, ja ir profesionāla atbildība, tad pēc tam, kad pierādīts, ka tā ir kļūda, tad to arī labo, vai arī dod iespēju izteikties otrai pusē. Es arī gribu vienkārši pievērst uzmanību. Es domāju, daudz par to nezinu, lai gan es skatos, kā aizvien biežāk tiek iesniegtas sūdzības. Ir arī Latvijā mēdīju ētikas padome, kas, man liekas, ļoti labi strādā, kurā, ja jūs esat neapmierināti ar kādu mēdīju sižetu vai rakstu vai vienalga ko, varat uzrakstīt iesniegumu, un tas tiek izvērtēts, un diezgan bieži viņi arī pret Latvijas televīziju ir teikuši, nē, tas ir kaut kas, jūs esat pārkāpuši ētikas, esat ievērojuši mūsu ētikas to kodeksu, un arī tas viss tiek izklāstīts. Tā, ka, ja jūs uzskatāt, ka ir bijis kaut kāds šāds pārkāpums, es sirsnīgi ieteiktu vērsties ētikas padomē, viņi izskatīs, un es domāju, viņi dos arī vērtējumu, un tas vērtējums ir, tur strādā profesionāli cilvēki, kas, es domāju, ļoti labi to izdara. Tā, ka, bet es saku, teiksim, viens no profesionāla žurnālista, es teiktu, tāda goda lieta ir atzīt savas kļūdas. Tie žurnālisti, kur nekad neatzīst kļūdas, tiem gan nevajag uzticēties, jo tas nav tāpēc, ka viņi nekļūdas, tas ir tāpēc, ka viņi nevēlas to atzīt. Vēl drīkst piebilst vienu lietu. Man liekas, ļoti bīstama, un ir jautājums, piemēram, kādi jums ir fakti, lai teiktu, ka šis aizliegtais paņēmiens ir uzpirkts? Ir tādas lietas, ko viņi stāsta tādu baigo nepatiesību, ka tur mēģina vairāk tā kā glābt tos, piemēram, tur glābt to vairāk, tur to studentu vairāk, bet viņi neieklausījās varbūt tajā, pasniedzējas viedoklī arī. Jā, es saprotu, bet lai apgalvotu, ka jums ir aizdoms par to, ka mēdījis ir uzpirkts, jums vajadzētu būt kaut kādai indikācijai par to. Es zinu, strādājot žurnālistikā tik ilgu laiku, ka mums Latvijā ir tiešām mēdīji, kuru saturu ir iespējams nopirkt, bet es nedomāju, ka tas ir sabiedriskais mēdījis. Un, man liekas, tā ir ļoti liela atšķirība starp to, ka žurnālists var kļūdīties, tāpat kā jebkurš cits cilvēks var kļūdīties, un starp apzinātu, mērtiecīgu, uzpirktu darbību, kuru, es domāju, vienkārši ir jābūt uzmanīgiem, pirms tu pārmet
profesionālam žurnālistam, ka viņš ir uzpirkts, ja tev vispār nav nekādu faktu un pierādījumu. Uzpirktie vai nopirktie žurnālisti vispār nav žurnālisti. Tas ir kaut cits nodarbošanās veids. Jā, es gribēju, droši vien, ka tev nākas arī bieži dzirdēt šāds. Jā, es teiktu, regulāri, ļoti, ļoti bieži. Katru dienu varbūt ne, bet, tam. Bet es piekrītu, ka ar to ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo paklausamies, ko tas pats Šlesers saka. Šlesers to saka, katru dienu nopirktie mediji, varas mediji, tur, nopirktie faktiski, vai ne, ka viņiem kāds maksā, vai tur kaut kādas intereses, un tas ir pilnīgi bez jebkādiem pierādījumiem. Un tā ir projekcija. Viņš projicē savas metodas. Jā, droši, jā, vai ne? Ka viņš pats ir nopirts. Jo tas ir tas, kā viņš redz pasauli. Vai pats nopērk, es nezinu. Tas ir tas, kā viņš redz pasauli un to, kā lietas darbojas iespējams, bet nevajag iet šai populismu pavadā, un tas ir tieši tas pats populisms. Jā, mediji ir nopirkti, un Panorāma jums to nestāstīs, un sabiedriskais medijs man neaicina runāt, nedod vārdu, ko viņš parasti saka, sēžot sabiedriskā medija studijā, vai ne? Un sūdzās par to, ka viņi neviens neaicina, kas nav taisnība vienkārši. Jā, bet vārds sakot, profesionālie žurnālisti, viņi sev pakļauj arī šai pārbaudei un ir gatavi labot savas kļūdas. Tā, ka ja jūs uzskatāt, ka ir bijusi kaut kāda nelīdzsvarota vai nepatiesa informācija, lūdzu, vēršieties, tiks izvērtāts, un es domāju, ka tas ir katra žurnālista goda lieta, teiksim, tad ieklausīties tajā vērtējumā. Tā, vēl, lūdzu, tur, jā. Jā, paldies. Jautājums jums, vai jums pašiem nešķiet, ka populistu nākšana pie varas ir cikliska parādība un ka tas vienkārši liecina par to, ka sabiedrība ir nogurusi no esošās elites? Tā. Es varu atsaucoties uz to Ķīles institūta pētījumu teikt, ka savā ziņā jums taisnība. Bet tas, ko viņi norāda, ir, ka tajās valstīs, kurās tas populisma bacīlis nav ieperinājies, tajās šīs sabiedrības ilgāk spēj tam pretoties. Tas nenozīmē, ka šajās sabiedrībās nav tādu kandidātu, bet ja viņi netiek pie varas, tad tā ļaunās sekas, kuras nodara viņu atrašanās pie varas, sabiedrība nedabū to. Un, piemēram, Amerikas Savienotās valstis ir pirmo reizi šobrīd visu šo 120 gadu laikā ar populistisku prezidentu. 250. 20 kopš ir veikts tas pētījums. Un principā viņi arī uzskata, ka pirms 1900. Gada tāda klasiska, viņi tur pieminēja, interesanti, ka 1800 kaut kādā gadā esot populists kandidējis uz valsts prezidenta amatu Amerikā. Es nezināju tādu uzvārdu, varbūt tu pauziņu, bet viņš nevinēja. Tā ka, vienkārši tā pētījuma robežas ir tās. Bet tas, kas mums šobrīd notiek, ir milzīgs šī populisma vilnis. Jo mums bija, krīzes laikā 20. 30. gados šāds uzliesmojums, mēs, teiksim, Eiropā Hitleru, Musolīni zinām, ar kādu asinspirti tas globāli beidzās. Bet tad, es teiktu, augstā kara laikā, kaut 80. gadi bija vispār tāds mierīgs periods, kur viszemākais šī populisma līmenis, bet šobrīd ir tās tā kā kūlas ugunsgrēks iet pāri. Tas līmenis ir vēsturiski nebijis. Es tikai gribētu mazliet precizēt, ka populisms varbūt nav ļoti precīzs apzīmējums tam, kas notiek. Populisms ir metode, ar kādu mēģina sagrābt varu, bet patiesībā tie ir autoritāri politiķi, kuri vienkārši grib, tā kā mums savulaik oligarhi vienkārši nozagt valsts vai sagrābt varu. Un tāpat tas notiek arī Amerikā. Protams, ka Trumps lieto nemitīgi populistisks metods, bet viņa instinkti ir palikt pie varas un kontrolēt visu un raust, cik vien var saraust naudas. Tie ir citi mērķi. Populisms nav mērķis. Populisms arī nav nekas tik šausmīgs slikts. Jā, ir arī labs populisms. Populisms pats par sevi jau nav negatīvs. Un kā man teica pirms diskusijas, tad varbūt iepriekšējai valdībai mazliet vairāk populisma būtu noderējis pat ir, lai mēs nebūtu tur, kur mēs varbūt tuvojamies. Un vairāk ieklausīties tai tautā tiešām un tajos mākoņos, kas tās intereses ir cilvēkiem, un vairāk uz to reaģēt, nevis augstprātīgus video taisīt, uz kuriem ir kauns skatīties. Populisms tomēr ir ļoti specifisks rēdziens, tur nav nekā laba. Populisms nozīmē to, ka tu būtībā polarizē
sabiedrību, tu saki, ka tu pārstāvi tautu pret korumpētu eliti, kas bieži vien nav patiesi. Labi, varbūt neiedziļinās, jo tas, protams, ir tāds politoloģisks arguments, bet es domāju, ka tā nepieciešamība ieklausīties cilvēkos un pārstāvēt viņu intereses un atbildēt uz tām, protams, to var saukt par populismu, to var saukt par kaut ko citu, bet tā, protams, ir daļa no demokrātijas. Tas pret ko mēs tagad esam varbūt šo termiņu paplašinot, jeb sašaurinot, mēs attiecinām uz politiķiem, kuri tieši, kā Nelija saka, teiksim, izmanto, uzkurina dusmas, lai nonāktu pie varas, un tādā veidā šķeļ sabiedrību. Bet mums vēl ir palikušas 5 minūtes. Te vēl kaut kāds jautājums, varbūt mums tikai vīrieši ir uzdevuši jautājumus. Tas man dara nervozu. Tur augšā ļoti labi. Manuprāt, piekritīsies, ka mums Latvijā ir diezgan izteikts tāds malā stāvētāja gēns. Kā jūs, prāt, varētu veicināt sabiedrības lielāku iesaisti politiskajos procesos un vēlēšanās? Apjautājums. Ar populismu. Tā. Evita, varbūt tev ir kāds domas? Es nezinu, man liekas, ka Latvijā viena liela problēma ir nevienlīdzība lielā, vai tā būtu sociālā nevienlīdzība, un cilvēki jūtas atstumti vienkārši no varas, un tas ir fakts, to viss aptaujas rāda, un kā to var viegli atrisināt, nevar atrisināt viegli, un tur ir tāds aburtais riņķis, tie populisti, tāpēc nāk pie varas, tāpēc, ka tās esošās pareizās un tie pieaugušie cilvēki istabā, viņi nav spējuši, es teiktu, atbildēt uz to, ko sabiedrība gribētu dzirdēt. Vienmēr tas nebūs iespējams, bet kaut kādā mērā, teiksim, nezinu. Es nezinu, kā var cilvēks dabūt uz vēlēšanām. Kurš to zina? Man ir ideja. Es domāju, ka jāveicina lasīt prasme. Ja sāks ar bērnu lasīt prasmi, tad agri vai vēl, kad viņiem būs 18, viņi būs lasīt pratēji un interesēsies par politiku. Un man liekas, īstenībā nav arī tik traki. Es nevarētu piekrist, ka viss ir tik melnās krāsās. Pirmkārt, latviešu tauta ir gudra. Mēs līdz šim, kopš neatkarības atjaunošanas, principā nekādus milzīgus sūdus neesam savārījuši. Tas ir ļoti labi, uzslavēsim sevi par to. Arī nevajag visu laiku sevi kaisīt pelnus uz galvas. Mēs īstenībā esam diezgan maza, gudra tauta. Un tad, kad es biju nesen Indijā, tad tas cilvēks, kas man pasu skatījās, viņš prasīja, cik jūs esat. Es teicu, tā zem 2 miljoniem. Viņš saka, jūs pilsētā? Es saku, nē, visā valstī. Viņš saka, jums ir sava pase? Kā tad tā? Tā, ka novērtēsim to, kas mums ir. Mums ir Latvija, mēs esam stiprākajā ekonomiskajā blokā, mēs esam stiprākajā drošības blokā. Tās ir ļoti labas lietas, un mums ir svarīgi to nepazaudēt un nepakāst šitādu korumpantu un zagļu dēļ katrās vēlēšanās nākamajās, kurās tas atkal draud. Bet pagājušās Rīgas domas vēlēšanas ir ļoti labs piemērs, kā tieši jaunieši mobilizējās. Un es domāju, tieši pateicoties jauniešu balsīm, mums arī nav Šlesers Rīgas mērs. Tā ka atkal uzslavēsim sevi. Man liekas, ka tā ir arī viena no mūsu nācijas spējām mobilizēties, tad, kad patiešām kaut kādas nepatikšanas draud, un es ceru, ka tā tas būs arī turpmāk. Un arī novembra protesti, kas man liekas lielākie protesti pēc dažu aprēķiniem kopš Tautas fronts laikiem, par jautājumu, kas es domāju, ka daudziem politiķiem, kas sēdēja saimā, likās tik margināls, ka neviens par to vispār neinteresēsies, bet spēja cilvēki novērtēt, ka Stambulas konvencija ir svarīgs vērtību jautājums, un reaģēja un panāca. Tas rezultāts vēl nav līdz galam zināms, un tos izšķirs šīs vēlēšanas, tāpēc man liekas, ir svarīgi to paturēt prātā, bet jebkurā gadījumā tas arī parāda, ka pienāk tāda brīža un cilvēki nestāv malā, kas ir ļoti labi. Bet mums būs jānoiet malā pašiem, jo laiks iet uz beigām. Es gribu pateikties visiem, kas atnāca šodien. Paldies jums. Šis raidījums arī izies mūsu visās raidījuma platformās, tā ka būs dzirdāms arī plašākā auditorijā. Paldies tiem, kas uzdeva jautājumus. Un dažiem laimīgiem klausītājiem būs iespēja arī iegūt tās oligarhu sarunas, bet ja gadījumā, es redzu rokā jau, bet ja jums tas neizdod šeit, tad tās ir vēl aizvien nopērkams arī preses tirdzniecības punktos, tā tad aicinu visus to gan izlasīt, gan pārdomāt, jo tur ir viela pārdomām. Paldies,
Evita, paldies, Nelī, paldies, Aivar. Paldies visiem, kas atnāca, un novēlu jums visiem jauku vasaru un mūsu valstī un demokrātijai labvēlīgu vēlēšanu iznākumu. Paldies jums!